kā sākās ar to tā ideja, Omeri? Cik es atceros, bija tā, ka jūs tās savus cūkus nokāvāt un tad vedāt uz visādiem gaļas kombinātiem. Un tad bieži bija jābraukā tālu pakaļ un tas sanāca neizdevīgi un izdomāju, ka tomēr pašiem kaut kas jāsāk, kaut kādu būdiņu jāuzceļ. Sākās, man liekas, tas tajā pārvietojumā vagoniņā mazajā. Sāk jau smārdēm, man liekas, ka taisījumi bija tālu jābrauc pakaļ. Nu jā, bija tālu jābrauc pakaļ un tā. Nu jā, sākumā tā arī bija, Omari sākumā teica, ka jāuztais pamēģināt, varbūt kaut kas sanāks. Un tas sanācis ir jau, ka 3. reizi jau direktors tur ir pārbūvējis mums to gaļas cehu jau. Kā vien plašāks un plašāks. Tā ražojam cehā visādīgas garšīgas lietas no savā saimniecībā audzinātām cūkām. Tur ir visa veida desas, kūpinājumi, arī konservi un arī vēl pēc citu vēlmēm, ja kāds kaut ko paprasa, uztais viņiem atsevišķi. Kādreiz nokūpina arī kādam pazīstamam draugam, varbūt pa kādai brieža kājai vai stirna kājai, arī nesmādē. Viss ir ļoti labi un garšīgs. Jā, šitiem busiņiem te katru piekdienu, sestdienu brauc uz tirgu pa vietējiem pagastiem, netālu no mums un tirgo to produkciju, gan svaigu, gan kūpinātu.